Kā aizsardzības drils, tā tu malā uzreiz. Jo šodien ir tās botas, kur tu iedod mesiģi, es toči neko nedarīšu. Ļoti svarīgi izveidot to vidi arī, kur mēs varbūt varam koncentrēties tikai uz basketbolu, ja, un tikai uz to darbu, un tāpēc ir tās treniņu nometnes vajadzīgas. Nedaudz izrauties no ikdienas. Šeit viss ir sakārtots augstākajā līmenī, lai ne ēdienreizes, grafiks, viss. Šeit mēs varam fokusēties, lai to identitāti izveidotu. Viņi ir izveidoti patiesībā jau iepriekš, bet nostiprinātu, atkārtotu, un te ir runa gan par tādu emocionālo identitāti, ka mēs esam Latvijas izlase, uz kādiem mērķiem mēs ejam, ja, kas ir mūsu uzdevumi, gan arī, protams, par spēles identitāti, kas mēs esam par komandu, ja, ka mums ir kaut kādi principi, kaut kādas vērtības, sadarbības, spēles manieri, un tajā visā arī atrast katram to lomu, ja, jo mēs saprotam, ka mēs arī šeit esam 16, 17 spēlētāji, bet galā būs 12 kolektīva izveide, un te runa nav tikai par basketbola spēlētājiem, bet noteikti arī par treneriem. Jūs man iedot mikrofonu, kad reāli nav interesants treniņu daļa. Man vienkārši 5-0 skrien. Man vispār nav ko teikt. Arča, liels esi, Arča. Izmēr. Kārlis iedanko vienreiz. Labs! Mums patiesībā tas apjoms, ko mēs darām šajā treniņu nometnē, ir ļoti liels. Mēs dodam ļoti lielu informācijas daudzumu, kas varbūt sākumā rada nelielu stresu spēlētājos, bet tas mērķis ir panākt, ka tā informācija līdz Eiropas čempionātam viņa ir nosēdusies, un mums par to vairs nav spēlētājiem, nav par to jādomā, bet tas jau notiek instinktu līmenī. After one day off, it's important that we make efficient every single moment of the practice. Galvenais treneris jau viņš ir tas, kurš nes vislielāko atbildību, visu rezultātu viņš arī vada to procesu, bet mūsu uzdevums ir likt viņam domāt. Nav vienmēr viņam jāpiekrīt, mums jāspēj savstarpēji diskutējot, atrast kaut ko labāko priekš mūsu izlases, priekš mūsu komandas. Tas uzvedības modelis, iekšējais kultūra, ja, ir ļoti augsta un reizē draudzīga, mums ir daudz joki arī. Un mēs spējam caur to ikdienas darba procesu atrast veidu, kā viens otru iepazīt, ieraudzīt viens otru no jauna un izveidot tādu spēcīgu iekšējo pārliecību. Mēs esam spēcīgi. Nometnē ir forši. Forši pamanīt vidi. Kalnis, vajag gaiss. Kaut kas savādāks. Vakarē, ka pingpongu uzspēlējam ar čeļiem, tur PlayStation uzspēlēja, tāpēc, kaut kādā veidā pamanīt vidi un nofokusēties kārtīgāk treniņiem. Visi ir profesionāli, gan spēlētāji, gan treneri. Mēs zinām, uz ko mēs ejam. Mēs zinām, kad ir ļoti smagi jāstrādā, lai tur nokļūtu uz to mērķi. Un, protams, kad Luka kā harizmātisks vadītājs palīdz. We are really happy for the effort, for the focus, and now there is the possibility to finish our second week preparation after 1 week in training camp with a very challenging game against Team Italy. We really can't wait to see how the team will respond to the stress of a real game with a crowded arena. Let's see, and let's start the show.